Teātris ir pasaule pasaulē. Tas, kurš bieži vien ir atnācis teātrī, paliek teātrī. Tiešām kolektīvi darbs. Tas nav tā ārējais, nē. Dārgie skatītāji, pirms izrādes lūdzu jūs izslēgt savus mobilos telefonus un atgādināt, ka izrādes laikā filmēt un fotografēt drīkst tikai ar administrācijas atļauju. Izrāžu vadītājs ir tas cilvēks, kurš atbild par to, lai viss un visi īstajā laikā būtu vietā. Jo manu darbu pamana tikai tanī brīdī, kad kaut kas notiek nepareizi, kaut kas slikti. Kādās reizēm neredzēt, ka galds nav nolikts vietā. Vispār nav nolikts, piemēram. Tu pēdējā brīdī, Gaisma vietā. Jātājs vai gaisma vietā. Tad man laicīgi jāierodās. Tā kā Džili man šobrīd mēģināja pie Džiliņģera, izrādē reāli sliktie puiši. Viņam mūžīgi vajag, lai būtu papildus gaismas. Viņam nepatīk šitās dienas gaismas, viņam vajag šīs gaismas. Tad jāsaslēdz, jāsaliek visas mēbeles vietās. Kāds maketu nozadus? Jo mums tādī izrāde ir divāns ar apakšā kasti, kur tā kā līķis tiek slēpts, tā kā Juris Bartkevičs lien iekšā un tiek slēpts. Bet, protams, šeit Bartkevičs nesadalīts gabaliņos neietilpst. Strādājot LNT mūzikas ziņās, kur es darīju līdzīgus darbus. Un tad kādu laiku es strādāju visādās tur reklāmas joma, vēl kaut foto joma. Un tad es gribēju nākt uz Dailes teātri pie gaismotājiem, bet tanī brīdī nebija neviena tukša brīva vieta pie gaismotājiem kā par brīnumu, bet es biju parādījusies vēl viena izrāžu vadītājas vieta. Tad paņēma man šo vietu. Pilnīgi netīšām, nemaz nezinot, ka tāda eksistē. Tas bija baisi. Tas bija baisi, jo teātris ir ļoti noslēgta un ļoti tāda vide pret svešiem cilvēkiem ļoti tā aizdomīgi raugās. Kamēr ar visiem iepazīstās, kamēr uzzina visu, kas kuram patīk, kas kuram nepatīk, kādas kuram utis ir un tam līdzīgi. Un arī visu tehniku, un arī, lai redzētu laukumu, es vēl tagad pa brīžiem konstatēju, ka kaut kas vēl ir jāpiemācās klāt. Šogad ir 11. gads. Pirmā briesmīgākā pieredze, kāpēc man nepatīk priekškars. Tāpēc, ka kaut kad bija man uzticēja mani kolēģi, palūdzēs aizvietoja viņu lielajā zālē. Pirmo reizi es atrodos lielajā zālē. Bija tāda izrāde Džiliņģera veidotā īkstīta bērniem. Tāpēc sižets sanāk, kad stroboskopi, tur bezdelīgs, tāpēc tas ir Artis Robežnieks, tur ir kaut kur avarējis laikam, īkstīt laikam, kas tur skatīt, tur noģībusi. Man tad jātaisa priekškars. Un es pēkšņi pagriežu to pogu, kur man ir jāpagriež, bet netaisās tas priekškars, nav. Un bakstos kaut kādām pogām, nav. Kliedzu rācijā, bet es arī no tā uztraukuma arī rācijā neatlaižu pogu vaļā. Līdz ar to puiši, kas ir skatuves puiši, nevar man palīdzēt atbildēt nemaz. Puņķi asars visām pusēm. Labi, ka gaismu cilvēkam pielec, gaismu operatoram. Viņš lēnām tumsina uz skatuves gaismu, dod zālē gaismu. Priekškars nebūs. No ko, negaidīsim.
vagars, auklē, draudzene, nu viss. Es esmu cilvēks, kuram vajag tomēr diezgan disciplīnas pieprasu. Lai varētu gan izstrīt, gan palūgt aktieriem būt vietā, gan tomēr ieskaidrot nakti negulējušiem skatūniekiem, ka man tomēr citādāk ir jāuzbūvē skatu, ka viņi ir nepareizi uzbūvējuši. Tāds maigs lūdzu un paldies, un vai jūs varētu. Tad tomēr jāmāk ir pateikt stingrāk. Kad es neesmu mīļuks, kurš ucināsies tur cilvēkiem rīķī. Tā. Ja vajag. Bet, ja tas ir mēģinājuma procesā, tad bieži vien tās emocijas ir tik sakāpinātas, ka beidzās mēģinājums ar normāliem cilvēkiem vienkārši sabučojies, piedod, jā, sabučojies un ejam tālāk, pasmējamies un viss. Ir arī, kuri tādi ļaunatminīgāki. Kas tu jau aizmirsi? Ko aizmirsi? Es neatceros. Upurējam jau jebkurā gadījumā kaut ko. Visas dienas, no rīta līdz vakaram. Es dzīvoju teātrī. Varētu pat teikt, pazuduši draugi. Māma zvana. Kad tu beidzot atbrauks ciemos? Es saku, īsti, brālīti, mums dzimšanas diena būs? Nebūšu, man izrāde. Tad būs? Nebūšu, man izrāde. Man patās gadījās problēma pirms šeipinga sestdienu. Es dodu zvans arī lielajā zālē, esmu iedevusi pirmo zvanu, bez 15, bez 10 iedodu otro, un tūtās man jādod ir 3. Un es kaut kā izdomāju ieliet karstumu krūzē tēņu uzliet. Kaut jāpēr, es kaut notizlojos, uzgāzu sev virsū vārdošu ūdeni. Tad viss šitien te ir. Tanī brīdī it kā jau jāskrien, jātur tas ūdens, tā roka zem augstu ūdens, trāla. Bet man ir prioritātes. Vai man jāsāk ir izrāde, vai arī jāglābi roku. Nācās sākt izrādi un tikai tad glābt roku. Jo es nevaru pateikt 1000 cilvēkiem zālē, atvainojiet, es tev 10 minūtes pastāvēšu, paturēšu roku zem ūdens, kamēr vēl sasmērēšos ar smērēm, un tad iesākšu izrādi. Es pagrēkoju, no lielajā zālē pabāžot degunu, paskatoties, vai izrādes beigās skatītāji piecelsies kājās. Kad pabāz degunu ap stūri, tur ap portālu pasīt, šodien celsies pie ņēginā kājas un iecelsies. Piecēlās. Un tad tik forši tāds, ka tu jūties tiešām lepnis, ka tu arī tu strādā šo izrādi. Kas atsver visu citu, kas ir negatīvs teātrī. Kur visi dusmojās bieži vien viens uz otru. Un tad pēkšņi ir kaut kāds tas uzplaiksnījums, kad viens stāsts no režisora puses. Un tu aizmirst pilnīgi visu, ka viņš ir dusmojies uz tiem, kad viņš ir līdzis aiziet tur, nezinu, kur atnest to, nezinu, ko. Kas arī bieži vien man ir jādara. Jāatrisinām jautājumu. Ja tu esi ienācis teātrī un palicis šeit ilgāk par kaut kādu gadu, tā tad nozīmē, ka tu esi saslims ar teātri. Tas tev ir asinīs un ka tu nevari aiziet no šejienes. Pūkstam, brēcam, nodarbināti, pārguruši, nemaksā un tā tālāk un tā joprojām, bet paliekam šeit. Ja tu man pārdod!
tas nozīmē nebūt par maz un nebūt par daudz. Man ļoti patīk, kā Ilza Vazika mūs sauc par čukstītēm. Jā. Jā. Čukstiņš. Čukstīņš. Jā. Bet pietiekami skaļi, lai saprastu. Nu, aktieris, ja gaida, tad viņš sadzirdēs. Tāpēc... Konkrēti vienu vārdu, ne jau tas jau nav vairs teikums. Tas ir varbūt viens vārds. Jā. Atslēgas vārds. Bet tā ir grūti. Nē, jau kādreiz ir tā, nu kas tad tev tur sēd un lasa? Jā, sēd un lasa, nē, tā tas nav. Jā, jo pārāk daudz runās, aktierim nepatiks, ka tu viņa vietā runā, jā. Tad atkal būs kādreiz, nu saki taču. Jā. Tātad jūs uzskatāt, ka es tās pelnījos brīnumiņu? Nezinu, varbūt arī esat pelnījis, es jau jūs tik labi nepazīstu. Neļausties tikai par manu līdzi. Labāk interesanta ceremonija, vai ne? Vai jūs bakši ņemat par sievu, otrīt ņemot stāvošas tēvu līdzi? Tas varbūt ir tādā ziņā grūti, ka ir jābūt gatavam, jo reizēm, kā liekas, viņš jau runā, jā, bet, visi ir tikai cilvēki. Un var aizmirst jebkurā brīdī, neiedomājākajā situācijā var aizmirst. Bet izrāžu laikā faktiski varbūt ir vismazāk jāstrādā. Visvairāk ir mēģinājumos jāstrādā, kamēr vēl apgūst tekstu, kamēr aktierim ir blakus domas, kuru jādomā kā. Vēl kamēr nav tās iestrādes. Ja. Jā, tad, kad aktieris noliek eksemplāru un sāk iziet mizanscēnas. Jā. Tad ir jāatgāda. Teiksim, lai viņam nebūtu jāmeklē eksemplārs, tad tāpēc esam mēs un mēs sekojam līdzi. Man parasti jau tā, kam ir visvairāk teksts, tam ir iedalīta zaļā krāsa, jo es zinu, ka zaļā krāsa, acī tā vieglāk it kā, man ir tāda sajūta. Un tad es tā sadalu vīriešiem to krāsu, ja pārī, es arī tā dalu, ja. Pārī, tas, it kā tas zaļais darētu ar oranžo, ja, un zilais darētu ar dzelteno, es tā jau sadalīju tās krāsiņas. Saules bērnos. Es šodien ietīšos aizkarā un sēdēšu. Šodien man ir sēžumā izrāda. Primadonas bija stāvamā izrādīt. Es te stāvēju. Un Antīna kaut staigā no vienas pusītes uz otru. Pacietība. Jā, pacietība. Kaut kāda, tāda spēja iejusties, tā kā mazliet just to otru cilvēku. Jā, bet pacietīgam, mierīgam, neņemt, kā lai saka, pie sirds kaut kādu asāku vārdu vai kaut ko, kas darba procesā ir kaut kādas... Neizbēgami, protams, jā. Negribot viens otru kādreiz. Jā. Tas tāds... Mēs vienu otru saprotam no pusvārda. Pat kolēģi jūs noteikti nesaprast, jo mums tā profesijas specifika ir tāda. Šīs iemaņas nāk tikai darba gaitā. Tā ir vēl viena īpatnība, ka te nevar neko iemācīties. Neko, jā. Tādā ziņā, kā lai pasaka, jo katrā reizē, katrs kolektīvs, kad sanāk no jauna aktieri kopā, tas ir arī, pielāgošanās katram aktierim, katrai situācijai. Jā. Lai saprastu, kā... kā viņš strādā. Lai justu, kad ir jārunā. Vai tā ir tikai pauze? Jā. Vai tās ir... Bet mēs jau esam savus vecos aktierus iepazinuši. Mēs jau saprotam pēc stājas, pēc kustības, pēc acīm, pēc kaut kādas rokas neveiklas kustības vai kaut kādas nosīšanās. Mēs saprotam, ka ir tā reize. Ir tā reize. Maņiška, saki, roku un sirdi. Kā saka, ko? Roku un sirdi. Es pat ļoti labi zinu šito dziesmu. Serce! Nē, es, piemēram, kolēģis izrādes skatos emocionāli. Skatos tā kā normāls skatītājs savus izrādes. Jā, kad kādreiz prasa, par izrādi kaut ko. Es saku, es nevaru pateikt. Mēs par savām izrādēm neko nevaram pateikt. Tādā jušana līmenī vienmēr viens otram jau, kā būs, kā tev šķiet. Jo neviens tas, kas strādā pie izrādes, nevar tā kā īsti saprast.
Jā, bet, protams, savas izrādes paiet daudz ātrāk. Es tā kādreiz aizēju uz tavu izrādi, un es domāju, vai runā, kā tā Anitiņa to var izturēt tik ilgi, ja? Bet savā izrādē tu strādā līdzi, un tas laiks arī aiziet ātrāk, ja? Tā runāšana vairs liekas tik apgrūtinoši. Redz, tie arī tas ir tā burvība, tā teātra burvība, ka tas ir dzīves. Tā nav filma, kur ir vienmēr tā kā ir vienreiz nofilmēts, ja? Ir dzīvāk cilvēki, kuriem ir... Tas notiek šeit un tagad, ja ir labi izrāda. Jā. Un tas nav runas ātrumā, ja es saku, temps nav labs. Ja? Tas nav. Vienkārši ir kaut kā pasīvāk. Ka viens, jā, kaut kā tā. To nevar tā pateikt, bet tas tā ir. Reizēm ir tā, ka tu pēkšņi pieķer sev. Pat tā asari var noticēt, ja? Neskatoties uz to, ka cik tieši un cik precīzi tas aktieris strādā. Toreiz biju skatuves iztaisīta, tiešām bija speciāli tā bedre, un es sēdēju tajā bedrē. Jo Plecenam tā bija jubilejas izrāde, un es tur sēdēju, un viņš tur man tā, un viņš tad uz mani paskatās, un es tagad viņam tūlīt teikšu, bet man tam eksemplāram lapas salipušas kopā, un es tagad redzu to viņa tekstu, un es viņam saku, un viņš man saka, to es teikšu pēc 2 lapas pusēm. Nav jau vienmēr tā, piemēram, tev. Tu mīļajā Melī sēdi zālē, un suplē, un arī, tā kā piedalies tajā. Jā. Tur arī tiešām mīļajā Melī ir tā, ka es esmu tā kā mazliet iesaistīta. Jā, neslēdz. Bet tas arī nāca mēģinājuma procesā, to mēs izdomājām, ja gadījumā kaut kas aizmirstas, jo tur ir 2 aktieriem tādi gari visi monologi. Un tad tā, lai drošības sajūtais, tepat arī zālē sēž pirmajā rindiņā ar lampiņu. Tas ir mūsu mīļākais instruments ar lampiņas. Un tad gaisma vienmēr līdzi. Gaismiņa vienmēr līdzi, jo nekad nevar zināt, kurā stūrī tev kāds aktieris ievilks un teiks, parunāsim tekstu, ja? Tāpēc šogad to atceries. Un kas ir šis šarmantais klājums? Tas ir dakteris Mājies. Tā īsti tu nesaproti, kad ir kāda diena, tāpēc, ka vai svētkiem, tas ir tā, ka nav, kā mēs sakam, normāli cilvēki. Jā, mēs sakam, normāliem cilvēkiem tagad ir 4 brīvdienas, jā? Normāliem. Mums tad ir tieši karstākais darblaiks parasti, ja, kad cilvēkiem ir laiks nākt uz teātri. Tāpēc arī daudzi aktieri nenovēl saviem bērniem to, jo viņi zina, cik tas ir. Tās ir negulētas naktis, tas ir darbs no rīta līdz vakaram un arī naktī. Ģenerāla mēģinājuma laikā jau miegā, jau sapnī tu dzirdi gan mūziku, gan tekstus, un man ir tādi sapņi, kad bijuši. Es domāju, vai cik labi. Rīt es varēšu eksemplāru neņemt līdzi, jo es viss teksts skan, jo viņš tiešām arī skan ausīs. Jā, tas pilnīgi ieslēdzies tajā. Bet ne jau kā zobu sāpes, absolūti ne. Tagad vājas nāk tā kā uz katorgu. Nē, es nāku ar prieku uz darbu. Jo katru dienu jau kaut ko jaunu nesīs. Tā tiešām nav rutīna. Tāpat kā katrs mēģinājums atšķirs, tāpat arī katra izrāde atšķirs. Prieks arī izrāde izdodas viss kopumā, un tad ir prieks. Vienalga, cik ir grūts bijis mēģinājuma process, tad ir prieks, tad ir gandarījums. Cilvēkiem patīk, ka cilvēki laimīgi no tā. Vai arī, ja es pat esmu bijis izrāde, ka tu dzirdi, ka cilvēki laimīgi runājās par to, cik forši tā izrāda, vai pārdomā, vai priecājas, ir aizmirsuši savas dzīves negācijas.